tieši 1. marts. Šodien tas ir. Es nezinu, kad jūs skatāties šo video, un es pat nezinu, kad es viņu publicēšu. Iespējams, tas būs kādā 5. martā. Tiešām nezinu. Bet pašlaik ir 1. marts, un priekš manis ir pagājis viens vienīgs mēnesis, kas ir februāris. Viens vienīgs, what the fuck. Labi, aizmirstu to, ko es tikko teicu. Vienkārši šī būs mani februāra favorīti. Un jā, ir pagājis februāris. Un sorry, jā, šis būs nedaudz nokavēšanās tāds pagājušā mēneša favorīti video. Un jā, bet starp citu, es gribēju pirms tam vēl pateikt to, ka konkursam dāvanas cieši pirkt nākam sestdien vai svētdien. Lūdzu, neesiet dusmīgi, jā, tas konkurss arī būs ir tāda paliela nokavēšanās, bet sāksim ķerties pie šī video tēmas. Un kā jau es teicu, nebūs tādi kategorijas, jā. Tas būs vienkārši, kas man patika šomēnes. Viss pilnīgi, nu tur tā, jā. Pirmā lieta, kas man šausmīgi šomēnes patīk, ir šī te pildspalva. Tā ir tāda kā špikeru pildspalva, jo viņai šeit var izvilkt ārā to vietu, kur tu vari pierakstīt, tad tu vienkārši raksti kontroldarbā vienkārši, un tad tev ir tāds, pāga, kaut ko es te neatceros, un vienkārši apskaties. Nebija tā, ka es viņu izmantoju daudz, vienkārši man viņa ļoti patīk, un es viņu nopirku man džodžodžo, tas ir kas tā, jā. Un jā, es viņu izmantoju šoreiz kādas, 3 reizes varbūt, jo citreiz ir tādas lietas, ziņā, ka es kaut ko tā kā tieši to es neatceros, un, protams, tieši tas nav kontroldarbā, tā kā jā, šī pildspalva tiešām ir noderīga. Lieta numur 2, kas man ļoti šomēnes patika vispār, to nevarētu saukt šomēnes, jo es viņu nopirku ļoti nesen. Tas ir tāds kā naglokas formas marķieris. Tieši šādu pašu lietiņu es nopirku jums, un man viņš šausmīgi patīk, jo viņš ir šausmīgi foršs, un tieši šāda te pati lietiņa būs jūsu konkursā. Un es no sākuma, kad es vispār iegāju tie veikalā, man bija tāds stilīgi naglokas. Tāda, nē, tas ir marķieris, un viņš ir šausmīgi foršs. Un jūs būsiet tādu pašu tikai violetu, bet tas jau ir tur cits stāsts. Ēdiens. Varbūt šo mēs nevarētu pieskaitīt kā ēdienu, bet tas ir kožņenes. Un jā, viņas ir diezgan dīvainā iepakojumā. Viņas ir tādas dīvainas, bet jā, es viņas pirku aptieku. Viņas nebija lētas, bet manuprāt, viņas zobus daudz labāk iztīra. Šīs ir ar piparmetrām, redziet, tur tā lapiņa uzzīmēta. Bet man nenormāli viņas patīk. Un tad vēl no tādiem ēdieniem es ļoti daudz dzēru šo lakto jogurtu, kurš ir ar avenēm un melenēm. Viņam bija atlaide, tāpēc arī es viņu nopirku, jo vienkārši tas bonus man nav naudas, lai nopirktu viņu bez atlaides, jo viņš maksā kaut kādu €13, tagad viņš maksāja 70 centus. Ja jau mēs sākām ar ēdienu, tad jā, es nezinu kādēļ, bet šomēnes es tiešām nenormāli daudz ēdu marshmallows. Ir jau ko 3. paka šomēnes. Varbūt to varētu nosaukt pie make-up kategorijas, bet es teicu, ka es neiedalu kategorijās, tā kā jā, šī ir Tangle Teaser ķembe. Jūs jau viņu zinat no kāda no maniem video, tā viena. Un jā, viņa tiešām ļoti forša ķemmēja matus, man viņa ļoti patīk. Un šomēnes es viņu daudz lietoju, tā kā, jā. Tad no tādām kā lūpām man ļoti patika lietot šo te XXL Shine Lip Gloss esence. Jā, es viņu pirku drogās, un viņi ir no Essence, un man viņa ļoti patīk. Viņa tiešām es visiem viņu iesaku. No visiem šiem te maniem 3 EOS es šomēnes visvairāk lietoju tieši šo sarkano EOS, jo man viņš kā patika vislabāk. Un jā, tas bija tas, ko es visvairāk lietoju. Un tad vēl mani Baby Lips, jā. Un šomēnes visvairāk es lietoju šo te zilo Baby Lips. Tiem, kuri dod krāsu, kā pieņemsim šis te,
oranžais, tiem ir tā, ka viņi šausmīgi, ja tu pārvēso pāri malām, ir redzams tas. Ļoti ir redzams. Jā, mēs ar mani draudzeri. Labi, tu uz kā nestieties, neaizmirsiet to. Un tad par tiem notikumiem. Es vēl varētu jums parādīt zāles savas, jo nedēļu bija saslims. Tas vispār, īstenībā tas ir tā kā mēnesis, jo man ir tāds sajūta, ka es esmu slimojis visu februāri. Bet nē, tā bija tikai viena nedēļa. Un jā, tajā nedēļā principā es pārtiku no zālēm. Tad, jā, bet es vai jums būs interesanti skatīties uz manām zālēm. Man tulojās vārda diena, tas arī ir notikums, tas ir vienkārši notikums. Un jā, tad, īstenībā mārts ir diezgan forši. Brīvlaiks man vārda diena, kad ir koncerts. Un vēl mēs nākamā nedēļa iesim draudziņus pie konkursam dāvans. Un šim martā arī noskaidrs, kurš ir uzvarējis vienā konkursā. Tā kā marts būs aizraujošs. Gaidīsim to martu, kad ir marts, Alise. Vienkārši, jā.